Tauta Latvijā, labu dienu, rekur, uz savas piekabītas fona strādāju, drupinu, jā, atkal drupinu, strādāju, ko gribēju pateikt, man ir divi kanāli, kā ziniet, kanāls Darbnīca un kanāls Pagano, un ilgu laiku apakaļ biju parakstījies uz Kristīgo radio, jā, un no sākuma, kā jau, ziniet, kā eiforijā, jā, tur likās, ka tur Talbergs ir pareizais, un kas tur pareizie, un šitie, un tie, un runas, un nostājas, un visas lietas, un attieksmes, un kādu brīdi, pieņēmu, un likās, kad ir ok. Bet Tauta Latvijā, redzot to, ka sātanistu žauneri laiž studijā, te, man liekas, vai tik dažas dienas apakaļ, es varbūt kļūdos, bet vai tik nebija kaut kāda ķekavas vasaras svētki draudze, kantorītis kaut kāds, kā es teicu, Nils Vēbers, sātanists, vai tik viņš tur nebija arī kaut kas bija ar kristīgo saistīts ar kaut kādām lūkšanām studijā, tagad es, kā es teicu, pļavas vidū esmu apkārt ķieģeļi un kuvalda un precīzi nepateikšu, bet ko to gribu teikt, kad, pēc daudzām lietām sapratu, ka nav ar šiem cilvēkiem pa ceļām, jā, jo Bībele saka, kad ir tādi brāļi, un ir viltus brāļi, un ir nepareizie brāļi, un Bībele visu izstāsta, jā. Esiet uzmanīgi un neiet ar tādiem, un neklausieties viņus, un nepieņemiet viņus, Bībele brīdina. Tā kā Tauta Latvijā, tāpēc kur ir labība. Tāpēc ko gribēju tāds video, lai būtu īs, paņēmu no Kristīgā rādījā vienu dienu un atrakstījos. Kā saka, lai nebīdītu viņu maldu šo kā minimums attieksmi pret visām Dieva lietām, jā, kā minimums attieksme. Tālāk es vispār klusēju, citu dienu varbūt pastāstīšu, bet tātad var sakot doma tāda ar abiem saviem kanāliem, vienkārši atrakstījos no šiem mākoņiem bez lietus, no šiem tukša runāšanas, muldēšanas, kas man vislielāko skrobi uzsit, jā, ka viņi atnāk pamuldu un padara. Šitas te Rinkēvičs sūkā, Talbergs kūkā, ja? Jāuztais kāds zejolītis, vai ne? Rinkēvičs sūkā, Talbergs iesit kūkā, nezinu, jā. Tāpēc ar to gribu teikt, ka visiem Latvijas mācītājiem patīk sūkātājs, prezidents, dubsītī dēvējs, ņemējs. Ticīgie šie visi atbalsta un pieņem. Tūlītās man kāds teiks, nē, viņi neatbalsta un nepieņem. Puišu meitenes un šī totālā liekulība, un tas ir tas akmenis, ko es esmu metis un metu un visu mūžu metīšu viņu dārzā. Ja? Ka tā ir totālā, tas ir aklie stulbeņi. Ja? Jēzus vārdiem vienā no evaņģēlijiem ir rakstīts jūs aklie stulbeņi. Tātad visi Latvijas ticīgie, sākot no vadošajiem, beidzot ar pēdējo rindā sēdošo, gandrīz vai jāsaka, visi jūs esat aklie stulbeņi, ja jūs esat pieņēmuši to. Es to nepieņemu un jau 2 vai 3 pat gadus cepos, runāju, mudinu, aicinu, mācu, stāstu, rādu, brīdinu, informēju. Es daru, es eju, es saku, ka maizi man nedodiet, iedodiet tikai man par Geju Rinkēviču parunāt, kā lai saka, Maizi un ūdeni nedodiet, saprotiet? Mīļākā tēma, vakar jau stāstīju, man ir jājam zirdziņš, Man ir jājam zirdziņš, Gejs, Sodomis, Dieva ienaidnieks, prezidents Rinkēvičs un aklie stulbeņi, ticīgie Latvijas mācītāji, vadītāji visi, kas to pieņem un neaiziet finālā, conclusion, lai būtu noslēgums, un neaiziet un nepasludina viņam atgriešanos no grēkiem, jo Rinkēvičs šonakt nomirs, un viņš aizies uz elli, un pēc tam tiesas dienā Rinkēvičs iegrūdīs uguns jūrā, uguns ezerā, un ticīgie pie tā būs vainīgi, jo Bībele saka, kad ja tu varēji aiziet un izglābt, un to neizglābi, tu būsi par to atbildīgs. Tāpēc Latvijas ticīgie visi pieņem sūkātāju un kāds ir viņš tā, teiksim tā, kā lai parasti, ziniet, ko saka, kāds tas teiciens bija, parādiet man savu draugu, es parādīšu, kas esi tu, tāpēc tagad, tā, man teikt, vai jūs paši esiet tā kā tagad uzminējuši, kas tad ir tie Latvijas ticīgie. Ja prezidents sūkā un ticīgie pieņem, tad kas ticīgie ir? Pareizi, arī attālināti sūkātāji. Viņi atbalsta šo grēku, neaizejot, neizglābjot.